skatāmies zobiņus. Re, izrādās, ka tev zobi mutē ir daudz lielāki un dziļāki nekā mēs redzam spogulī, vai ne? Paskaties tos uzzīmētos zobiņus, kur tikai tāda maza daļiņa kā jumtiņš ir ārpusē redzam un cik milzīgi gara sakne iekšā žoklī. Redzi? Kāpēc tur ir divas tās saknītes? Vai tur ir divi zobi, Adela? Jo tas zobs ir pils. Bet vai visiem zobiem ir divas saknītes? Vai tu zini, kuriem zobiem ir divas un kuriem ir viena saknīte? Viena ir viena? Nē. Pēc citām pazīmēm, Emīlija? Atkal saplēs. Līdzīgs liekām aiztaisīt, to ar attaisīt nāc. Pagaids pārbišķi vēl. Trauku veikalā? Nē, skudras! Es uzdošu jautājumu Majora vidusskolas direktora vietniece. Labdien! Kādas ir direktora vietnieka galvenās funkcijas? Patiesībā organizēt visu mācību procesu skolā. Skolas mācību procesu, un tas ir saistīts gan ar skolniekiem, gan ar skolotājiem. Tā ir arī gan skolotāja tālāka izglītība, gan viss, kas saistīts ar mācību plānu, ar mācību priekšmetiem, kādi ir skolā. Ja? Un viss mācību priekšmetu olimpiādes un dažādas skolēni arī var mācību saistītās aktivitātes. Tās varbūt ar sadarbību ar skolas biblioteku, ar dažādām institūcijām, ar izglītības nodaļu Jūrmalā, ar valsts pārbaudas darbu kārtošanu. Visas jomas mācībās. Uzdošu jautājumu mūsu skolas direktorai Ilzei Bērziņai. Labdien! Labdien! Es gribētu pajautāt, kādas ir jums jaunas ieceres Majora vidusskolas attīstībai? Es domāju, ka šobrīd pati galvenā iecere ir, lai jūs tagadējie 11. sekmīgi pabeigtu 12. klases. Tātad mēs arī gatavojamies šim noslēgumam, un šī gada septembrī būs arī vidusskolas programmas akreditācija. Un mēs esam iecerējuši arī reizē visu skolas akreditāciju, visu pārējo programmu akreditāciju. Vēlreiz, jo šis termiņš mums būtu 2014. gads, bet tā kā jums ir jāpabeidz vidusskola un akreditācija jābūt programmai saulēcīgi, tad arī tas ir pats galvenais notikums. Un proti gatavosimies noslēguma vidusskolas eksāmeniem.